Darīšu visu, lai viņš pēc tam ar nestuvēm tiek aiznests. Līdzīgi kā tu pēc kājas prom. Tu tūlīt pat pa ģibaņu, kad dabūsi, bļa. Man bail, nevajag būt. Mana stratēģija, es tev ļaušu izelpoties pirmajā rundā. Nākamos 2 raundus es darīšu, ko es gribēšu. Boksēšu galvu no pleciem, ko var notikt. Ko tu vari noboksēt, vecīt? Tu redzi šito, bļa. Promi tā nedara. Un vecīt, tā nav pirmā reize, kad tu parādi, ka tu ķirpilies. Ja pīsaks lidos, tad ir jābūt kritīs. Sapsolu. Esiet sveicināti, dārgie draugi, speciāli izlaidumā Sports Strike TV. Šodien Ogra Fight Night ietvaros pie mums ciemos Aleks Volkovičs, Volks un Markus Rjabovskis. Tā kā jā, šodien mums ir ļoti perspektīvs bokseris un, teiksim tā, fanu iecienīts cīstonis ciemos. Paklausīsimies, kā mums šodien mūsu cīstoņi jūtās. Varbūt pastāst, Aleks, kā jūs nonācāt līdz šai cīņai? Bija konflikts, izdarīja viņš kā čoms nedara. Tāpēc viņam pīzdīvi vajag iedot. Es vispār domāju, ka cīņā jānotiek ar plikiem kulokiem, bet Markus zina, ka viņš to nepaturēs. Markusam ir trausls žogas. Man tavu vecāku priekšā būtu žēl. Kas būtu žēl? Es tev ar plikiem kulokiem vecīt nosistu vienkārši. Saprati? Jā, protams. Ko, protams? Tu vispār pliku kuloku es karam iesits. Jā. Kam, bļa? Sev kulokā raujot, bļa. Dalbajot, bļa. Jā, ļoti ās sākums, bet jūs redzat, skatītājs šeit ir tomēr bīvs iesaistīts. Markus, kā jūs nonācāt līdz šai cīņai? Varbūt tavu versiju paklausīsim. Es nevaru, smieklīgi. Kā mēs nonācām tāda lieta, kad Aleksim... Tu tūlīt pat pa ģibaņu, kad dabūsi, bļa. Man bail, nevajag būt. Es to, bļa, Bet, tā arī sanāca, ka jā, mēs nevarējām kaut kādā savādākā ceļā šo izrisināt, un tāpēc mēs esam šeit. Jā. Ok. 3 raundi, 12 unču cimdi. Diezgan tāds ātra cīņa, teiksim tā, maz raundi, maz laiks. Kā jūs, teiksim tā, aprakstītu šos te noteikumus, kas jums doti šajā cīņā? Es saku, man liekas, cīņā jābūt plikiem kulokiem. Ko? Man vecāki mēs neko jau neteiks. piekritām uz boksa cīņu. Let's go. Man nevajag honim neko klāt, man viss apmierina. Mācam. Dai, nomierinies, uzboksēsim. Ko tev bail? Organizators teica, tas viss no tevis atkarīgs. Ko? Boksēsimies, jau viss sarunāts. Tieši tā, tu pusīs esi, bļa. Pusīs esi tu, kurš ņem kiparu gāzi. Tu te raudāt, bļa, atnāc vai ko, nahuj? Jā. Tu vari citur iet raudāt, tā kā storijos. Davai parunāsim nopietni par cīņu. Jūs visas emocijas izliksiet šajā cīņā. Parunāsim par pašu cīņu sagatavošanos. Markus, ko tu domā par šo cīņas noteikumiem attiecīgi? Esi noteikti pieredzis pie garākām cīņām. Kā tu raksturotu šo te 3 raundu? Nē, man jau visas cīņas ir bijušas 3 raundus līdz šim. Tā pati standarta boksa cīņa, 3 raundi pa 3 minūtēm. Un, jā, nekas jauns. Ok, un kā tu gatavojies šai cīņai, varbūt pastāsti? Gatavojos kā parasti savā klubā Bad Boys Boxing. Papildus vēl staigāju tagad pie Artūra Smerķa uz grupu treniņiem. Tā kā jā, gatavojos kā parasti. Un, Aleksi, šobrīd tu trenējies UGC, Universal Combat Group. Pastāsti, kā ir mainījies tava treniņu pieeja, jo mēs atceramies tavu pēdējā cīņu un tavs lielais uznāciens bija Arēna Rīga, kas bija vienkārši, fantastika. Teiksim tā, tev bija ļoti spēcīgs Igors Trošins pretinieks. Kā tu gatavojies šai cīņai un ko tu esi mainījis treniņu gaitā? Treneri nomainīju. Šitam trenerim bišķi vairāk interesēti. Ja paudzēja, viņš pievērš vairāk uzmanību. Kāds tur treneris? Ivo Malets. Taču pa Ivo iedirs tagad. Nē, es vienkārši pajautāju. Tas es dalbojos vecīt. Es tu uzdevu jautājumu, ko tu uzreiz? Ko tu redzi? Kas vainas Ivo kā trenerim? Tu viss kārtībā, es jau neko. Ko tu stulbi sēdi, smaidi, ko redzi, bļa? Labi, pastāsti varbūt par gatavošanos kaut ko sīkāk, kā tu šai cīņai tieši gatavojies. Vai ir kaut kas mainījies specifiski, varbūt pastāsti dziļāk? Es netusēju vairāk iepriekš tusēju. Tas jau ir daudz. Jā. Un tā, saka treneris, te ir sādāk viņš trenē, tur tā nebija. Te treneris plānus visādas gatavo, visu kaut ko. Kroķis būs labi. Markus, tava pēdējā cīņa Latvijas nacionālā čempionātā. Noraksturot savu pēdējo cīņu, cik sapratu, pēc boksreka zaudēji. Man bija 2 cīņas čempiju. Pusfinālā es uzvarēju Nikitu Vavilovu, kur Aleks jau par viņu cīnies. Un finālā zaudēju Džekam, kas vispār Zviedrijas čempions, bet kaut kāda iemesla dēļ viņš startē arī Latvijas čempionātā. Un, jā, bišķiņ pietrūka, bet izdarīju secinājumus. Kas šajā cīņā tev pietrūka un kādi secinājumi tev ir? Nezinu, nevarēju pielāgoties. Viņš tā ļoti dīvaini boksē, visu laiku gāja uz priekšu. Un, principā pirmos 2 raundus vinnēja, 3.
Nezinu, varbūt Dihalka pietrūka. Nu, jā. Spriežot pēc tām pēdējām cīņām, boksā vispār tu esi ļoti pieredzējis, un tev pārsvarā pa lielam visas cīņas ir bijušas boksā, visas, teiksim tā. Un varbūt pastāsti, kas ir tava stiprā puse, ja tu ņem pretī, tev pretinieks ir Aleks Volkovičs. Kas ir tava stiprā puse? Nu, es principā nezinu vienu lietu, kur viņš varētu būt stiprāks. Raksturs man ir vairāk, to mēs jau viņa pēdējās cīņās redzējām. Es vienmēr, ja varu piecelties pēc knockdowniem, tad es vienmēr esmu piecēlies un gājis uz priekšu. Pieredzes man ir vairāk, tehnika man ir labāka, attieksme man ir labāka, tāpēc, jā, principā nebūs iespēja, Aleksim. Ņemot vērā to, ko Markus teica, un tavu treneru maiņu, teiksim tā kluba maiņu, ko tu vari teikt pretī šādiem argumentiem? Nē, bāzars nav. Es tikai esmu kaut kāds 1000 raundus atstājis. Es zinu, ka viņš labi boksē viss tas, bet, nu, es neuzskatu, nu, es esmu redzējis, ir cīņas, kur tu biji pārliecināts, un tu beigās, kur gulēji uz zemes, nu, ķip, ir tā bijis. Jā, LNK. Pret Āzijas čempionu. Kāda Āzijas, tas nav tas. Tev LNK Kurš tad? Džeks Noru bija, tu biji tik Bet es pārliecināts. piecēlos, tiesnesis man noņēma. Nu, bet es redzēju, kā tu piesēlies šitā bļā un neko Nu. nesapratu. Bet Un tas tu arī bija... biji tikpat pārliecināts, vai cīt, tā kā. Tas bija LNK, jā, bet tu pats atceries, kā mēs toreiz tusējām ar tevi. Tāpēc, nu jā, toreiz cīņām negatavojos tā kā tagad, bet nu, tagad jau labu laiku es trenējos un jā, nenodarbojos vairs. Redzēsim labāku Kuļi, rezultātu. tu dirs man sūtīja, ka 2 diennieku vecrīgā paķēri. Kas tev sūtīja? Tas nav svarīgi, bet man fotkas ir tevi nopaļī. Ko tu tad tagad tēlo kameras priekšā? Labi, redzēsim cīņā, vai šis arguments ir patiess, vai Dihalka trūks vai netrūks. To mēs redzēsim, kuram viņa trūks. Ok, parunāsim varbūt par sākumu, par cīņu. Iedomājieties, ka mēs esam cīņā, cīņa sākās. Ko tu vari pateikt skatītājiem, kas nāk skatīties, kā tu redzi šo cīņu? Bļā, es darīšu visu, lai viņš pēc tam ar nestuvēm tiek aiznesis tā kā līdzīgi kā saldu. Līdzīgi kā tu pēc kājas prom. Tur bija cits bazars, vai cits tev vienkārši augsts noru bija. Tu pat, Kur bļā, līdz kājas 3 pro? izskaitīt nemācēji, bļā, kad tu piecēlies. Tā kā tev nav bail par savu galvu. No Nē, es tevis- saprotu, no tevis vecīt, man tāpēc šis nav jau arī tu negribi bērnākli, jo tu zini, ka tev tas paurs neturpīs, saka vecīt. Tu pats saproti, ka tev katrs sitiens tevi var pa dārzeni pataisīt. Katrs sitiens tev var pa dārzeni Kāpēc es pataisīt. piekrītu boksas cīņai? Tāpēc, ka tu nepiekrīti bērnākli cīņai, jo tu Nu, tad pusīs viss, esi boks maz. esmu. Puisīt, bļā. Puisis, bļa, cik tev gadu? Nostājies blakām un tā pasties, bļā. Dalba jau. Vecīt, tu esi... Bļa, tas tāds bērndars. Man te reāli Nu tā šobrīd pis... jau Mierīgi, Nē, parunāsim mums par cīņu. preliminary procedure, tāpēc Jā, uzdīsimies kā cilvēki. uzdīsimies kā cilvēki. Es domāju, ka visas emocijas izliksim ringā. Protams, cilvēkiem patīk, hypes, cilvēkiem patīk, teiksim tā, emocijas, bet šobrīd, man liekas, interesantāk būtu parunāt par cīņu. Parunāsim par vietu. Ogre Fight Nights, tā ir jauna organizācija, cik sapratu, jauna debija Ogrē, teiksim tā, Ogres arēnā. Aleksi, tu esi cīnījies arēna Rīga, ļoti, ļoti lielā, teiksim tā, amploā, daudz cilvēki. Kā tu skaties uz Ogri, kā, teiksim tā, uz šo te organizāciju un vietu, kurā notiks cīņa? Vai tas kaut ko mainīs pēc šādas te tavas pieredzes, kas tev ir bijusi? Ko tu vari pateikt par vietu, kas būs cīņa? Tavas mājas, teiksim tā. Jā, nu vieta ir labi, es bišķi šokā biju, jo tas ir jaunajā skolā, ko pirms pāris gadu uzcēlu, tur viss riktīgi moderns, riktīgi nice, tā kā es domāju, ka būs labi. Markus, kāda tev attiecības ar Ogri ir? Ogra, esi kaut ko darījis, cīnījies? Man liekas, ka esi bijis kartonka fights, man Jā, liekas, divreiz cīnījos kartonka fights, arī esmu kartonkā pats trenējies, vadījis treniņus. Attiecības labas, arī pats dzīvoju tuvu Ikšķilē, tā ka, jā, būs forši. Jā, nu, lūk, un varbūt parunāsim par kaut kādām, pafantazēsim. Ko tu, piemēram, tu uzvarētu šajā cīņā? Iedomāsimies, ka tu uzvarētu šajā cīņā. Kas būtu tas, ko tu teiktu Aleksim pēc cīņas? Paspiestu roku, nepaspiestu? Nē, nepaspiestu roku, tāpēc, kad pēc tām lietām, ko Aleks tur ir darījis, viņš ļoti sevi zem ir parādījis, tāpēc nekāda cieņa nebūs arī pēc cīņas. Jā. Aleks, ko tu Es varētu viņam gan jau pēc cīņas vēlreiz labprāt pa tāfeli iedot, bet, nu, vai es to darīšu, gan jau, ka nē. Mošs, nezinu, aiznesīšu. Maksimus pipariem. Ai, tā nav Maksims, vecīt. Tu viņu var vēlreiz dabūt. Maksimums pipariem. Nē, tu viņu var vēlreiz dabūt, ja gribi. Rekas tāpēc brīlis paņem, Bet, lai tu nenopūt. nu, karoči, jā, mošs kādu apelsīnu un slimnīcu aizvadīšu, vakam. Tā jau.
neko. Ok, un varbūt parunāsim arī par stratēģiju. Iepriekš jau minēju, Aleks, ka tu negribi Nav neko viņam stāstīt. stratēģijas. Nu, ko tu jau Bet, to otru reizi? zin kā, ir jābūt. Tā pastāst savu stratēģiju. Vai Mana pastāst, Markus, stratēģija- tavu stratēģiju? Es tev ļaušu izelpoties pirmajā raundā, tāpēc, kad es zinu, ka Dihalka tev ir daudz mazāk nekā man, un nākamos 2 raundus es darīšu, ko es gribēšu ar tevi. Lai jau tā būtu. Boksēšu galvu no pleciem, kamēr nokritīs. Ko tu vari noboksēt? Tu redzi šito, bļē? Tad tur tavam pienu puikas sitienam, vai citu tur vēl. Tev vēl bišķi jāpakačājās. Aleks, Ok. Bet tu gan pakačā kaklu, tev man bišķi bail pa to galvu, vai citu. Pakčā muguru. Pa muguru man citīs. Nē, tev toši nē. Nu, tad Es ko- negribu, lai tev ir kaut kāda attaisnojuma Ko pēc tu- cīņas. Dana, Ko nāfik. tu man lietas kačāt muguru? Nu, lai tev nesāk sāpēt. Tu man citīs pa muguru? Nu, Nu, nē. tā jau nesāpēs. Algot. ok, Aleksi, tavas mājas, teiksim tā, noteikti fani palīdzēs. Būs fani tev tavējie uz vietas ogrē. Markus, kā tu jūties, teiksim tā, cīnoties cita teritorijā? Nu, būsim godīgi, tā ir Aleksa Nav teritorija. jau līdz galam citas teritorijas, arī ogrē, kā jau es teicu, trenējos, un tur esmu daudz džekiem pazīstams. Bet, nu jā, es nedomāju, ka es būšu kaut kāds tur, ka tas ir viņa baigais hometowns. Tāpēc, jā, daudzi pat viņa čomi par viņu ierēdz par visu to situāciju. Tāpēc, Ko tieši ieredz? nu, par viņu. Par Aleksu? Jā, par visu to situāciju, kā mums pašs viss izveidojas. Viņiem arī interesanti bija. Okay. Viņiem nebija Bet pastāstīt. jūs iepriekš agrāk trenējāties kopā, vai kādas jums iepriekšējās attiecības bija tieši sportā, es domāju? Sportā? Nu, vispār labi, sportā un ārpus sporta. Jums ir kaut kādas iepriekšējās bijušas kaut kāda draudzība vai kaut kas tāds? Nu, likās, ka bija, bet izrādās, ka nekad arī nebija bijusi. Diemžēl. Bet kāpēc tā? Tas ir bijis, ok, bet tas ir dēļ tā, tikai dēļ Tikai tā. dēļ tā. Tāpēc, ka čomi tā nedara. Un vecī tā nav pirmā reize, kad tu parādi, ka tu ķirpilēsi. Vēl kādreiz. Es tev pastāstīšu. Runājot par UCG, kā tu šobrīd jūties fiziski un mentāli? Nu, labāk nekā iepriekš. Es jau teicu, es tagad neesmu uzsējis kādu labu laiku. Es bišķi nopietnāk šitam pieeja nekā citām cīņām. Pareizi. Malc. Markus, kā tu jūties? Es jūtos ļoti labi, gatavojos kā parasti. Principā no Aleksa es zinu, ko var sagaidīt, es zinu, ko viņš var, tad, kad viņš var. Un jā, vienkārši vairāk fokusējos uz sevi šajā gatavošanas posmā. Ok, labi, nedaudz parunāsim par Latvijas boksu cīņu sportu un tam līdzīgi noiesim no tēmas. Pēc Ogra Fight Night, kādi jums ir plāni? Kas jums ir paredzēts šogad cīņu sportā vēl? Pagaidām īsti nekas nav plānots, tāpēc, jā, būs kaut kāda piedāvājuma, skatīšos un boksēšos. Gribētos aktīvāk boksēt, jo pa šitiem 3 mēnešiem man tikai tās 2 cīņas bija Latvijas čempī. Bet, jā, gribētos maz pasākumu. Nav kas rīkot, tāpēc. Nu, salīdzinot ar Aleksu, man liekas, tas ir vairāk, ne? Nu, jā, Aleksim vispār, es saku, pēdējā normāla cīņa pirms Bet Aleks pusgada varbūt. ir daudz trenējās. Tagad. Jū. Okay. Un kā tu vērtē to, ka tev mazāk tagad cīņas pēdējā laikā, tev tas neliekas, ka tev ietekmēs tavu nākamo cīņu? Nē, nu es vispār, man bija atrasts pretinieks rīt, tur Kandavā kaut kāds prikols ir. Bet viņš nolauca no šodien. Tā kā es gribēju uzcīnīties, bet nesanāca. Nu nē, man nav. Nu labi, nu tad uztaisim kaut kādu prognozi. Katrs zina to, ko jūs teiksiet, bet vai maksimāli godīgi kameras priekšā, kurā raundā tu finišēsi pretinieku? Ceru, ka sanāks 1., 2. vai 3., bet man pilnīgi vienalga, kā tur būs. Mans mērķis nav viņu norubīt. Mans mērķis ir drīzāk viņu pārmācīt, parādīt, ka Un uzvarēt. kaut kādām viņa rīcībām ir atbilstošas sekas. Tāpēc, Okay. Aleks, prognoze? Man arī, es viņu gribu ļoti izrubīt, bet, nu, kā būs, tā būs. Man galvenais reāli uzvarēt, es gribu uzvarēt šo cīņu. Bet, nu, jā. Ja pīsaks lidos, tad ir jābūt kritīs. Es jums apsolu. Labi, pajautāsim varbūt nedaudz vēl par gatavošanos, Džeki. Pirms ringa. Šis ir jautājums, ko droši vien daudziem uzdod. Kas ir tas, kas jūs iedrošina un motivē pirms cīņas? Nu, tajā pašā dienā iztēlosimies no rīta pieceļamies. Aleksi, kā sākās tava diena? Es domāju, ka daudziem vispār arī skatītājiem interesē. Tev ir cīņas diena, pienāk rīts, jā. Kā tu iesāc dienu un kā tu viņu pavadi? Kas notiek tavā galvā? Nu, man nav tā, ka es pieceļos, man tur vajās domas. Man tā cīņas sajūta parādās. Es nezinu, tā, kad es braucu tur uz to spotu, kur cīņa notiek. Tad tur iekšā kaut kas vārīties, sāk tur. Mūzika?
Nē, nu pats zini, to skars paliec iekšā, tur kaut kāds mazais adrenalīns kaut kas parādās. Bet jā, nu, cenšos sev galvā nostādīt, ka ir jāiet un jādara. Markus, kas tev ir? Kā tev Man diena? arī īsti nav tādas kā rutīnas, kā es sevi nomierinu. Principā es jau ļoti ilgi boksēju, es esmu bijis cauri visam, kam vien var būt cauri. Palielam ir bijuši nokauti, es to neslēpšu. Bet jā, es esmu vienmēr cēlies, turpinājis darīt, un es zinu, ka jā, viss būs kārtībā, un tā es esmu nomierinu. Nu, un runājot par nokautiem, cīkstonim, teiksim tā, kas ir tā, ja tevi nokautē, kā tu atkopies? Tas ir mentāli grūti atkopties līdz nākamajai cīņai, teiksim tā, vai... Nu, protams, ka ir, jā, bet nu, svarīgi ir nepadoties, svarīgi ir turpināt trenēties un ar sevi strādāt, un tev viss kārtībā, galvenais gribēt. Aleks, pēc zaudas ir kaut kādas, varbūt, lietas, kas notiek galvā cīkstonim, un kā tu gatavojies pēc tam uz nākamo cīņu, zinot, ja, piemēram, iepriekšējā cīņa zaudēt? Sā, pagrazies stundiņu, tad jau malc tālāk. Iebuhā. Nē. Okay. Pajautāsim tādu vēl divus jautājumus. Pirmais jautājums. Kā tu sevi redzi cīņu sportā pēc 5 gadiem? Kur tu redzi sevi cīņu sportā? Vai redzi vispār? Nu, redzu, bet nav tā, ka es turēju pēc kaut kādiem tur pasaules tituliem kā citi. Nu, es vienkārši daru, jo man cepīja. Es nezinu, tā jau redzēs. Markus, ir kaut kāds Man lielāks? tas pats es daru, jo man tas patīk, man tas nav par naudu arī uz šito cīņu, kad man piedāvāja. Teica, jau gribu boksēt ar Aleksu, es pat neprasu nekādu naudu, saku jā, protams. Un, nu jā, man patīk, tas ir tas, ko es daru, un jā. Nu tad pēdējais jautājums, ko jūs novēlētu viens otram? Labi, 2 jautājumi. Pirmspēdējais jautājums, ko jūs novēlētu skatoties viens otram virsū pirms cīņas? Aleks, ko tu novēli savam pretiniekam? Neko. Neko? Nē. Markus, ko tu novēli savam pretiniekam? Es novēlu boksēt tīri, tāpēc, ka man šķiet, ka tu tomēr mēģināsi to pārvērst par kaut kādu kautiņu, kaut ko netīru, lai tev būtu kaut kāds attaisnojums, kāpēc tu zaudēji, tāpēc centies boksēt tīri. Tas ir tas, ko es varētu novēlēt. Paldies, Markus. Diezgan izsmeļoši. Nu labi, un tad skatoties kamerā, varbūt visiem jūsu skatītājiem, faniem, Aleks, zinu, ka tev tāda ir daudz. Markusam arī ir fani. Varbūt skatoties kamerā, pēdējais novēlējums skatītājiem, ko jūs gribat pateikt saviem faniem. Kad atbalstat mani, būs labi. Markus. Jā, būs daudz labas cīņas, Ogre Fight Night, nākat paskatīties, es domāju, es toši nelikšu vilties. Dargie skatītāji, paldies Markusam, paldies Aleksim. Šodien mēs bijām Sportstrike TV studijā. Ogre Fight Night 27. jūnijā. Pērkam biļetes, gaidam cīņas un lai visiem veicās. Čau! Boks cīņas. Bet zini, kā ir. Tavs powers netur, bļa, pīsa. Ko tu trīci, bļa? Ko tu trīci? Ko? Vēl? Tu lūpa trīci. Labi, viss, Džek, paldies. Būs labs.